labrīt, labdien, labvakar, kur nu kurais skatās. Sveiciens visiem šajā pavasarī, pēc domas sēdes, atkal esam kopā ar jums. Jā, kārtējā domas sēde šogad 3. marta domas sēde ir pavadīta. Un, kā vienmēr, īsi pastāstīsim šoreiz. Tiešām īsi. Šoreiz esam divatā, jo Sergejs mums ir tālu prom Gibraltārā atbalstīt Latvijas izlases futbolā. Jā. Un, viņš domas sēdē piedalījās attālināti, bet šeit mēs viņu neņēmām klāt attālināti. Kopumā mums bija 56 jautājumi, no kuriem, protams, liela daļa atkal tehniskas dabas. Tie bija tādi ātri, teiksim tā, un bija arī daži tādi forši, patīkami jautājumi, bet varbūt par svarīgākajiem pēc kārtas. Jā, Dačuks. Tātad gara runāšana nebūs, jo jums arī savas darīšanas, un tā vēlreiz paldies visiem, kas pieslēdzās gan domas sēdēm, gan arī mūsu šīm pēc domas sēžu sarunām, tā kā tiešām liels paldies jums. Īsumā, tātad karš Irānā ietekmē visu pasauli, pasauli ir apgriezt kājām gaisā, cenas kāpj, līdz ar to ir atklāts jautājums, kā būs tālāk ar visām izmaksām, gan ar ielu asfaltēšanām, jo arī tur viss ir ar to saistīts ar melno zeltu, bedrītes jau lēnām lāpa ciet, un vienkārši būs jāpielāgojas attiecīgi esošai situācijai, varbūt tās jāizplāno vairāk braucieni, tāpat tās arī aktualizējās jautājums gan ar skolu jauniešiem, kā tālāk doties uz olimpiādiem, uz sacensībām. Šeit būs vairāk darbs izglītības pārvaldē, kā apvienot ar vienotu transportu. Būs jāpielāgojas situācijai. Ja nedaudz pie tām ielu asfaltēšanām, tad pagājušajā mēnesī aktualizējām jautājumu par zvaigžņu nogāžu ielām. Atbildi nesaņēmām šodien. Diemžēl arī šodien vēl nebija atbildi, lai gan izsludinātajā iepirkumā es redzu, ka šīs nav. Bet kā arī pagājušajā gadā vairākas, manuprāt, 2 vai pat 3 kārtas bija sludinātas. Man liekas, ka 3 reizes pagājušajā gadā bija šīs asfaltēšanas sludinātas. Tad es ļoti ceru, ka šobrīd ir pirmā kārta izsludināta. Tur ir kaut kādas atsteigta 14 ielas. Tas gan ir pa visu novadu kopumā. Tur ir gan Tukuma pilsēta, gan Kandavas pilsēta, gan arī pagastos ielas asfaltēšanas un posmi arī kaut kādi. Tā kā par tiem, kas skatās par zvaigžņu nogāžu ielām, turam rokas pulsa, bet šobrīd vēl iepriecināt nevaram, jo reālajā dokumentācijā iekšā pagaidām nav. Un laiks vispār ļoti nepateicīgs tagad tiešām šādiem bet nekas nav paredzams un saprotams. Bet ir arī ļoti jaukas un foršas ziņas, un noteikti jūs arī esat lasījuši gan sociālajos tīklos, gan arī mūsu avīzītē Neatkarīgās Tukuma ziņas. Tukumā ir trīnīši, savi trīnīši, un līdz ar to arī doma izskatīšu šo iespēju dzimšanas pabalstu piešķirt katram bērniņam 10-katīgā apmērā. Tātad par katru bērniņu vecāks saņem 2000 eiro. Un līdz ar to arī aprīļa komitejās mēs atgriezīsimies, lai pilnveidotu saistošos noteikumus. Un tā tad ir tā ideja, ka, ja nāk pasaulē dvīnīši, tad ir 5-kāršu apmērā, ja? Ja ir trīnīši, tad 10-kārtīgā apmērā, un arī izskatīt šo iespēju atbalstīt ar auklītes pakalpojumiem, kur tālāk vecāki varētu vienoties pēc viņu ieskatiem, jo tas ir jauki, bet palīdzēt ir jāpalīdz, jā. Viennozīmīgi par palīdzēšanu un šodienas lēmumu gan par auklīšu pakalpojumu, gan par šo palielināto piedzimšanas pabalstu. Viennozīmīgi. Tas, vai mums ir jāpārskata šobrīd tie saistošie noteikumi, es būtu gatavs katru mēnesi lemt ārpus kārtas par šādiem lēmumiem. Tiešām šie ir tādi pozitīvie lēmumi, ja? Un es nezinu, vai kāds var tikt pie trīnīšiem tikai tāpēc, ka mēs uzliekam 10-kāršo koeficientu. Tas ir jāatbalsta no mūsu puses, ko mēs varam vēl palīdzēt. Un tā. Viennozīmīgi tas atbalsts ir nepieciešams, un to mēs arī dosim. Es saku, vai tas ir jānostiprina saistošajos noteikumos? Ja būs tādi, tad to arī darīsim. Tā, un nākamais, joprojām turpinam uzklausīt arī uz priekšlikumus. Tātad mums ir katru mēnesi pirmdiena, pulkstenis 16. kādā no pašvaldības pārvaldēm vai ne, kur mēs pieņemam iedzīvotājus. Un paldies arī visiem, kas izmanto iespēju un privāti personīgi piesakās Tukuma novada domē, un arī mēs personīgi vienojamies jau par šīm pieņemšanas reizēm un
paldies visiem, kas ir uzticējuši mums savu sāpi. Nu, mūsu nākošā pieņemšanas reize nebūs kā ierasts pirmajā pirmdienā, tāpēc, ka tur sanāk svētki un tā tālāk. Lielas dienas un visādas dienas. Tad mūsu nākamā iedzīvotāja pieņemšana ir plānota 13. aprīlī Angurē. Būsim 16. No 16. līdz 18. būsim pagastu pārvaldes telpās. No Kristīnas sapratu, ka būs mums otrajā stāvā telpiņa. Jā, tā kā mīļi gaidīti un paldies visiem, kas arī ir savus sāpi uzticējuši un saņēmuši drosmi atnākt pie mums izrunāties. Pie mums var nākt pilnīgi droši, bez drosmes. Mēs uzklausām visus, mēģinām palīdzēt visiem. Un galvenais nāciet un sakiet tās savas domas, ja ir problēmas, idejas, ieteikumus. Tas viss mēs tiešām viņus ļoti gaidām, lai varētu uz priekšu strādāt pie jums un mums visiem kopīgi vajadzīgajiem jautājumiem. Šodien aktualizēju, tas jau gan bija pēc domas sēdes, aktualizēju arī jautājumu, kas ir pacēlies mums atkal par Kurzemes ielas 2 gājēju pārēju. Aktualizēju viņu Valēru kungam, jo viņš ir tomēr atbildīgs par šo sfēru. Jo skatoties pēc lēmumiem, kas ir pieņemti satiksmes komisijā, tad šis ir jau februārī pārvirzīts uz domu. Bet mēs kā domas deputāti īsti neesam iesaistīti tajā. Bet Imants uzreiz sazinājās ar speciālistiem un sāka risināt šo jautājumu. Tā kā, visticamāk, tuvākajā laikā būs arī uz domas galda šīs. Tāpat pagājušā mēnesī aktualizētais jautājums par stop zīmēm Tukums 2, tā kā stacijas tūmā. Arī tas šobrīd ir uz 7. aprīļa satiksmes komisiju. Arī tur esmu iesaistījies un ar speciālistiem kopā gan iesaistīt to blakus īpašnieku tālruņa numurus un tā tālāk sameklējuši esam. Arī process virzās uz priekšu. Tādos 2 vārdos, principā no Latvijas dzelzceļa, ja mums visu laiku bija tas arguments, ka Latvijas dzelzceļš mums kaut ko neļauj, pilnīgi muļķības. Jo Latvijas dzelzceļš tur neiesaistās, jo viņi nav pat pārvaldītāji šim dzelzceļa posmam. Tas ir privāts dzelzceļš un principā pašvaldībai ir lemšanas tiesības par šo zīmju uzstādīšanu, noņemšanu. Tā kā skatīsimies, kā tas ies uz priekšu, lai mums nebūtu katram, kas tur brauc ikdienā, kāds pat vairākas reizes, lai tur nav jābremzē, jāstājās. Mēģināsim atrisināt arī šo situāciju. Tad, kas varbūt tās ir lokālāk svarīgi, bet jaunsātu karjeram šobrīd notiek aktīvas diskusijas par to, kad izstrādāt to pašvaldības daļu un labi iekārtot publiskās peldvietas. Tas ir gan vietējiem, gan arī ļoti liela daļa no Tukuma pilsētas iedzīvotājiem. Nevar teikt liela daļa, bet diezgan daudzi brauc uz turieni atpūsties vasarā pie ezera. Karjera dīķis, bet viņš ir pietiekoši liels, lai to darītu. Tā kā tur arī procesu virzam uz priekšu un skatīsimies, cik ātri un kā varēs atrisināt to jautājumu, lai viņi tiešām tādā lielākā, jau plašākā teritorijā labi iekārtotu. Tās ir tādas, šobrīd tiešām ir iedzīvotāju tikšanās aktīvi notiek no pašvaldības puses, ko mēs arī pagājušajā 4 gadē vairāk kārtīgi atgādinājām uz to, ka tas ir mūsu noteikumos super forši. Tagad tas tiešām reāli notiek. Katru otrdienas vakaru ir kādā no pagastiem iedzīvotāju tikšanās, kurā pašvaldība izstāsta, kas ir paredzēts, kas ir izdarīts un kas ir plānos darīt uz priekšu, uzklausa iedzīvotāju vēlmes un bažas par kaut kādām tēmām, kas katrā vietā ir tomēr varbūt savas. Lielā mērā visur caurvījās tomēr tā civilā aizsardzība. Tas civilās aizsardzības fons ir principā visā novadā. Infrastruktūra, ceļi. Arī skolu, šie jautājumi, kā tālāk būs arī Zemītē, tāpat tās bija satraukums Zemītes pilī, kā tālāk viss tur būs, bet ir labas idejas un ja pašvaldība būs prātīga un atkal, kā saka, tie, kas vēlas darboties Zemītes pilī, arī būs enerģiski, tad viss
Nē, tur viss būs kārtībā, bet par civilo aizsardzību runājot, tad mēs beidzot esam panākuši to, ka vismaz vakance ir. Šobrīd es saprotu, ka ir arī jau pieteicies kāds un varētu būt, ka no aprīļa pat sāk strādāt. Ja? Tā kā tas ir ļoti labi. Visā valstī jārisina, mēs redzam. Tādā gadījumā arī atbildes uz jautājumiem, viņas, protams, nebūs tā, ka ar pirmo dienu, kad cilvēks sāk strādāt, bet viņas būs arvien vairāk un vairāk. Tas ir par šo tēmu. Jā, tad arī vēl paldies visiem par to, kad iesaistaties mūsu aptaujās. Šobrīd bijām uzlikuši aptauju par policijas ēkas izmantošanu, un tagad bija par pārēju. Jā, būs vēl. Sekojiet līdzi, liksim nākamās. Tāpat arī aplikācijā droši izmantojiet šo te ieteikumu vai problēmu pamanīšanas ziņojumu sadaļu. Droši visas jūsu problēmas tiek pārsūtītas tālāk pēc piederības atbildīgajām institūcijām vai personām. Un šajā mēnesī, mēs vēl esam martā, tātad aprīļa mēnesī, nākamajā mēnesī mums ir arī partijas kopsapulce paredzēta 21. aprīlī. Par laiku, vietu vēl izziņosim, bet šobrīd jau varam teikt, ka bija valdes sēde, kurā nolēmām, ka 21. datums ir tas, kad pārvēlēsim valdi un viss atskaits un tā tālāk. Jā, Rimands ir pieņēmis lēmumu kļūt par neatkarīgu deputātu. Mēs arī, cienot viņa lēmumu, to respektējam, lai tas tā arī būtu. Līdz ar to tad mēs darbojamies trietā. Jā, principā nekas jau tieši nemainās. Mēs visu laiku esam bijuši gan šajā formātā, gan uz tikšanām trietā. Bildēs jau mēs esam bijuši 4, bet realitātē 3. Jā, tā ir dzīve. Bet gaidāmas ir Lieldienas, un drīz būs Pūpoles svētdiena. Tūlīt jau viņi būs klāt. Jā, un tāpēc es tev, Mārtiņ, un visiem pārējiem vēlu veselību iekšā slimībā. Es tieši tāpat arī tev, jā. Slimībā ārā, veselību iekšā apaļš kā Pūpoles, kā tur bija. Tieši tā. Vesels kā rutks. Vesels kā rutks. Šūpoties augstu, ēst olas ar sāli, lai neviens nemelo, un iet uz priekšu. Un, protams, tiekamies šādā pat formātā pēc mēneša, lai gan tur mēs ar Dačuku varētu būt, kad nākošā mēnesī bišķiņi būsim attālināti. Pilsoņu pienākums. Bet, katrā ziņā, ja jums ir kādi jautājumi, ierosinājumi vai ieteikumi, jūs zinat, kad mūs var atrast gan aplikācijā, gan Facebookā, gan uz ielas. Un tiekamies Aingurē 13. aprīlī. Vienmēr atvērti. Jā. Un tiekamies Tukumā. Tieši tā.